janvārī visu laiku izcilākais latviešu populārās mūzikas autors, pianists, unikāls melodiķis un lielisks mūziķis Raimonds Pauls nosvinēja 80. dzimšanas dienu. Vai kāds ir saskaitījis, cik melodiju ir komponijas maestro? Izvērtēt komponista devumu tautai nav iespējams. Raimonds Pauls ir visu laiku populārākais latvietis pasaulē. Viņa dziesmas izpilda dziesmu un deju svētkos, dzied daudzās pasaules valodās. Savā intensīvajā, ražīgajā darba mūžā komponists radījis kompozīcijas, no kurām daudzas tik ļoti iesakņojušās mūsu prātos, ka jau skan gandrīz kā tautas dziesmas. Raimonda Paula dziesmas dzīvo pašas savu mūžu, arī tās, kas radītas teātrim un kino. Šodien koncertā Teic, kur zeme tā izskanēs skaistākas Raimonda Paula dziesmas. Tautas acis dzieda Krāslavas kori. Tēvu zeme. Šī ir mūsu dēlu zeme, mūsu durkļu, mūsu arklu, mūsu mīlestības zeme. Un par viņu mūsu saule, mūsu pērkoņpadebeši, mūsu valoda un dziesma. Teic, kur zeme tā, dzieda Varavīksnes vidusskolas ansamblis Miks.
dziedāšu par tevi, tevu zeme, par tavām druvām vecā līdumā. Skan dziesma Kūko, kūko, dzekuzīte, Barvīksnes vidusskolas ansambļa Belaiv izpildījumā. Mans mūžs, kā Latvijas zeme, no kuras aug spēcīgi dzieti, tie manu dienu rīti un rieti. Dziesmu Rasa dzied Alīna Popa un Samanta Miglāne. Ar aizvērtām acīm klusā, kur rasa krāsas.
jau galvas svītīgi cels. Jaunība lieluma robežas meklē, sapņos un darbos stipra tā auga. Izaug tik stipra, ka dzīvi sāka veidot, dzīvi un sevi tik lielu kā muž. Varavīksnes vidusskolas un Kraslavas pamatskolas solisti izpilda dziesmu Cāļus skaita rudenī. Savas radošās darbības laikā Raimonds Pauls ir sacerējis vairākas kinofilmu melodijas. Šodien jūs dzirdēsiet Circenīša Ziemassvētkus no kinoepopējas Ilgais ceļš kāpās. Dzied ansamblis Noktirne un viņiem palīdz beatboxeris Jevgenijs Ceplišs. Dzied, circenī, pīs aizkrāsnē, nāc, pusīt, pateikt, kāzote,
Vien rozes sarkaniem ziediem plauks, dejo ar mani tā, lai jūtu, ka esmu tev vienīgā. Aicinu uz skatuves Aleksandra Baginiča deju skolas audzēkļus. Ceļat jaunie kamoliņu, tālāk dziesmu šķietināt. Lijas Ignatjevas izpildījumā skan dziesma Zip, zip, zip. Nevar saprast, ko viņš grib, tik vien
lielu daļu savā talantā komponists veltījis tieši bērniem radītai muzikai. Lidojums ar gaisa balonu. Sagaidiet dziedošos zēnus no kora bundzinieki. Solo dzied Daniels Pantelēnko, Nikita Ponomarenko un Nikita Troščenko. Sagaidiet! Ideju fokstrotu. Ka gribētos man tur katreizi aizlidot ar gaisa balonu. Tāpēc nedinātos pāri jūrai, saklaties malējā gaismas mīgs. Tāpēc nezinu vai tā es notiks, skaties zinu tā ir mana sirds. Lidojums ar gaisa balonu, groza iekšā tikai es un tu. Tā nav kaut kas, vispār rezeknei, pāri mūsu mīļai zemītei. Lidojums ar gaisa balonu, groza iekšā tikai es un tu. Tā nav kaut kas, vispār rezeknei, pāri mūsu mīļai zemītei. Paskaties uz leju, reka pļavas, ziedu valsts zilas puķes dēļ. Paskaties, kā varā, tiksmes tiltu, pasagaidī, kas mēs starīlī. Rekur apakšā liec, lokus gaļā, paskaties, katreizi arī tu. Cik jauši slīdo, jums uz saulī, iedat mūsu gaisa balonu. Lidojums ar gaisa balonu, groza iekšā tikai es un tu. Tā nav kaut kas, vispār rezeknei, pāri mūsu mīļai zemītei. Lidojums ar gaisa balonu, groza iekšā tikai es un tu. Tā nav kaut kas, vispār rezeknei, pāri mūsu mīļai zemītei. Lidojums ar gaisa balonu, groza iekšā tikai es un tu. Tā nav kaut kas, vispār rezeknei, pāri mūsu mīļai zemītei. Lidojums ar gaisa balonu, groza iekšā tikai es un tu. Tā nav kaut kas, vispār rezeknei, pāri mūsu mīļai zemītei. Lidojums ar gaisa balonu, groza iekšā tikai es un tu. Tā nav kaut kas, vispār rezeknei, pāri mūsu mīļai zemītei. Lidojums ar gaisa balonu, groza iekšā tikai es un tu. Tā nav kaut kas, vispār rezeknei, pāri mūsu mīļai zemītei. Man laimes pakavu nenesiet, gan paspēšu pats izkalt vai atrast, kā sudraba pakavi ezeri mirds, vismīļākās zemes, Rudzu dzimtenes krastā. Dziesmu no tautā iemīļotās kinofilmas par Vellekalpiem dzied Zenu koris un solisti Andris Bižāns, Jānis Kuklis un Edvīns Jurkovskis. Visi kādreiz bija hei, 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 kas vienā dzīvoja hei, 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 bet sveši kungi nāc
Raimonda Paula dziesmu izpildīja populārākie latviešu estrādes dziedātāji. Gan Nora Bumbiere, gan Viktors Lapčenoks, gan Dzintars Čīča. Sagaidiet meitiņu trio non-stop ar dziesmu Sikspārņa Fledermauša šūpuļdziesma. nav pagājusi lieka. Šī bija pilna zāles, un šī bija pilna prieka. Man neviena dzīves stunda lieka nav gājusi. Ne tā, kas dega kā zibens, ne tā, kas aizvilkās klusi. Tiki tā skaita pulkstenis mūsu mūžu, bet dziesmu sidraba pulkstenītis dzied ansamblis Noktirne. Vai lietus līdz vai saule atkal spīdēs, un mana dzīves laiva tā
satiekas, tai nevajag gaismas, ne atļaujas. Viktors Bernāns pārstāvēja Krāslavas pilsētu televīzijas raidījumā Mana Raimonda Paula dziesma Ļubovь настала. Dzied Viktors Bernāns. Viktora izpildījumā mēs šodien dzirdēsim vēl vienu ļoti skaistu Raimonda Paula dziesmu. Pat biru mūziku dzied Viktors Bernāns. В нашем городке
esi tu, mans mīlīt? Kur esi tu, mans kurkulīt? Mazā zaļa vārdīte, sagaidiet Krāslavas pamatskolas dejotājus! Ir, jā, kas to zina? Vai viņas krāšņumu gan apķer prāts? Kur ceļas tā, kas to lai izdebina? Tā es tevi mīlēšu. Dzied solistu grupā Skaidrīte Gaspirovičā, Rītā Andrejevā, Andrijs Bižāns un Jānis Kuklis. Savu draudziņu, ai, lūdzu, lauki.
Latgalē, pa tavām takām mīlestības mūžu eju. Latgalē, no tavām akām dzidru valodiņu smeļu. Latgalē, tu balta skaņa baznīcas torņu zvanos. Latgalē, no tavām dziesmām ceļos dvēseles spārnos. Latgalē dzied sieviešu koris Nova, soliste Samanta Miglāne. Cilvēks ciņā iet un ies pret likteni un nelieksies, un veidos paša dzīvi pēc paša prāta brīvi. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, dzied Krāslavas kori?
Mans skatiens vaicājot tevī būs vērsts. Vienīgi tu manai dzīvei īstenās vērtības mērs. Svētvakars. Aicinu uz skatuves grupu skolas kvartāls un sieviešu kori Nova. Solo Jānis Kuklis. Daugavas krastā un migla virs viļņiem vēl slīd, uz paugura ugunskarsta, bet rītausmā zvaigznes vēl spīd. Tik dzeguze tālumā kūko un dziesma dvēselē dzimst, man Latgales krāšnumu kluso nekad un nekur neaizmirst. Nekur nav tik labi kā mājās. Uz skatuves Aleksandra Baginiča deju skolas audzēkņi.
mīli, radi, kamēr dziesmā kopā mēs. Ieies tavi dziesmu gadi nākošajās paudzēs. Koncerta noslēgumā skan dziesma Cieleviņa. Dzied solisti Andris Bižāns, Jānis Kuklas un Krāslavas apvienotie kori. Maestro Raimonda Paula jubilejai, solistiem Viktoram Bernānam, Andrim Bižānam, Jānim Kuklim, Samantai Miglānei, Alīnai Popai, Lijai Ignatjevai, Edvīnam Gurkovskim, Danīlam Pantelenko, Nikitam Droščenko, Nikitam Panamarenko, Jevgenijam Ceplišam, Skaidrītai Gaspirovičai. Paldies! Paldies Krāslavas valsts gimnāzijas jauktajam korim, kora vadītājam Andrim Bižānam. Paldies Krāslavas pamatskolas Intas Beikulas deju kolektīvam un pamatskolas 5.9. klašu korim, kora vadītājai Ilonai Aprupei. Paldies Krāslavas novada zēnu korim Bundziniekiem un kora vadītājām Ilonai Aprupei un Ritai Andrejevai.
Paldies Aleksandram Maginičam un viņa deju skolas audzēkņiem. Paldies mūzikas skolotājai Nadeždai Tadella. Koncertmeisterei Allai Kuzmičai. Skaņu operatoram Sergejam Afanasjevam. Kultūras nama direktorei Valdei Timulei. Liels paldies sievišu korim Novā. Vokālajam ansamblim Noktirnē. Krāslavas Varviksnes vidusskolas 5.–10. klašu korim. Grupai Skolas kvartāls. Meitiņu trio Nonstop. Ansambliem Miks un ansamblim Velaiv. Un milzīgs paldies visu šo kolektīvu vadītājai, kā arī koncerta mākslinieciskai vadītājai Ritai Andrejevai. No savas puses, mīļie draugi, mīļie dziedātāji. Paldies visiem par atbalstu. Paldies, ka esat kopā ar mums, ar skolotājiem. Paldies visiem kraslaviešiem ciemiņiem par to, ka jūs atnācat un bijat kopā. Paldies par to noskaņu labu un dziedāsim dziesmas Raimonda Paula. Ilgu mūžu viņām, lai viņš mūs iepriecē vēl daudz gadu ar savām dziesmām, melodijām. Paldies skolas koriem. Jūs vispār pamaniet, cik daudz mēs šogad dziedām kopā. Tas ir laba tradīcija, ja? Cik koncerti. Un vēl priekšā būs. Paldies, mīļie, paldies. Jūs esat labākie. Paldies. Protams, es nevaru, es mīlu katru, nezinu. Paldies sirsnīgs visiem dalībniekiem. Paldies Lienai Varašilovai par to, ka viņa vadīja programmu par skaistām dzīvošanu. Paldies. Paldies, mīļai skolotāji Skaidrītei. Paldies par visu, par atbalstu. Paldies jau māsa, mūzikas māsa, paldies. Paldies skolotāji Ilonai. Šodien mums tik labi gāja un iet ar mūziku. Mums jauns kolektīvs, mūsu zēni, superīgie zēni. Paldies skolotāji par atbalstu, par visu. Skolotāji Inta Beikola visu laiku ar mums. Paldies liels par maziem dejotāju. Paldies par atbalstu. Protams, Виктору, мильш лапс cilvēks. Виктор, спасибо огромное за сотрудничество. По-моему, 3-й год мы уже сотрудничаем. Никогда не отказывает, всегда приезжает в родной город и всегда нас поддерживает на концерте. Спасибо огромное. Спасибо. Я тоже, в свою очередь, хочу вас поблагодарить, что вы никогда не забываете, когда есть какой-то концерт, что есть такой Виктор Бернс, который всегда с удовольствием приедет и поддержит вас. Paldies Andrim Bižānam. Jauns cilvēks Kraslava gimnāzijas jauktā un meitiņu kora diriģents, Daugavpils mūzikas skolas students, vokālas un diriģēšanas nodaļā. Un mācās pie manis skolotājas. Man ļoti patīkami. Kādreiz savas pārcīles. Paldies, Andrija, labs cilvēks, paldies. Un Jānim Kuklim, protams. Paldies tev. Paldies, Brunska.
Nu, nezinu, kā mēs varam bez Sergeja. Nu, nevar. Aplausi! Visu vakaru ievērojams. Visi mīļi, visus nosaucu. Paldies vēlreiz, mīļš sirsnīgs, paldies visiem. Un liels paldies šī koncerta idejas autorei, Rītiņai, nāc šurp, pašā centrā. Rita Andrejeva, kas tas par cilvēku īpašu, Krāslavas kultūras nama sieviešu kora nova vadītāja, vokālā ansambļa Noktirne vadītāja, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas daudzu kolektīvu un solistu audzinātāja. Paldies tev liels par to, ka tu apvienoji Krāslavas pilsētas korus kopā. Paaicināja Krāslavas pamatskolu, paaicināja Krāslavas valsts ģimnāzijas koru, un kopā ar Varavīksnes kora skanīgajām balsīm mēs izdziedājām visskaistākās Raimonda Paula dziesmas. Paldies, mīļie mūzikas draugi, līdz nākošajam koncertam!